Ceļa stāsti. Īsti dzīves ceļi, īsti stāsti. Esiet sveicināti Eiropas parlamenta vēstnieku programmas Madlienas vidusskolas vēstnieku podkāstā Ceļa stāsti. Es esmu Linda, un šodien mēs atklājam podkāstu ar sarunām par Eiropas parlamentu un tā lomu Latvijas ikdienā. Šodien man ir liels prieks sveikt mūsu īpašo viesi, Martu Rībeli, Eiropas parlamenta biroja Latvijā vadītāju. Marta ir cilvēks ar plašām zināšanām un pieredzi politikas jomā, kā arī ilgu karjeru žurnālistikā. Viņas darbs Eiropas parlamenta birojā Latvijā palīdz pietuvot Eiropas parlamentu mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Marta, varbūt jūs varētu pastāstīt mūsu klausītājiem vairāk par sevi un savu darbu Eiropas parlamentā. Jā, man laikam ir vispirms jāsaka, ka šis podkāsts tiek ierakstīts vēl vasarā. Un tad es dienu esmu Eiropas parlamenta biroja Latvijā vadītāja, bet no 1. augusta es esmu brīvsolī. Tā kā jums noteikti ir jāorganizē vēl viena saruna ar jauno Eiropas parlamenta biroja Latvijā vadītāju, kas sāks darbu no vasaras beigām. Bet es domāju, šī arī varbūt ir tāda laba iespēja paskatīties uz 11 gadiem šajā amatā. Un man ir liels prieks, ka šo gadu laikā mēs esam izveidojuši Eiropas parlamenta vēstnieku skolu programmu un ir tik kolosāli jaunieši kā Madlienas jaunieši. Un tagad mēs sākam 9. mācību gadu, un noteikti jums būs jauni projekti, jaunas idejas, bet jau šo 8 gadu laikā ir paveikts ārkārtīgi daudz. Es pati, man Eiropas lietas interesē jau kopš 11 gadu vecuma, kad es vēl dzīvoju nebrīvā Latvijā. Es atceros plakātu, ko es turēju, ka man bija kaut kādi 11 gadi, stāvēja pie brīvības pieminekļa, un mēs turējām plakātu par brīvu Latviju Eiropas Savienībā. Tā kā jau tad man interesēja Eiropa. Un es savu pirmo darbu 96. gadā, tas ir pirms ārprāts ganīs 30 gadiem, dabūju uzrakstot eseju vienai lielai mediju kompānijai par to, kā jaunieši Eiropā sadarbojās. Un redaktors gribēja redzēt to dīvaino jaunieti, kas 1996. gadā runā kaut kādas šitik murgainas lietas. Tā kā es ilgi strādāju žurnālistikā, bet tagad atgriezos pie savām saknēm. Ko es darīšu tālāk? Es droši vien vēl arī augustā vai septembrī īsti nezinu, bet es ticu, ka Eiropa man joprojām būs ļoti tuva. Un noteikti varbūt es aizbraukšu uz kādu skolu. Es noteikti aizbraukšu uz kādu skolu. Tā viennozīmīgi būs lieta, ko es nepārtraukšu darīt. Aiciniet mani. Turēsim pie vārda. Bet kā jūs tieši izvēlējāties strādāt Eiropas parlamenta birojā? Man piedāvāju šo darbu, jo Eiropas Savienības institūcijās nokļūt strādāt nav viegli. Ir jābūt nokārtojušam īpašu eksāmenu, Eiropas ierēģņa eksāmenu. Es to eksāmenu kaut kad mēģināju kārtot, bet, jāatzīst, es baigi rūpīgi nemācījos, taču es iesaku visiem jauniešiem paskatīties tās iespējas, gatavoties un mēģināt, jo Latvijas cilvēku Eiropas institūcijās ir ļoti maz salīdzinoši, tā kā ir visas iespējas nokļūt šajā darbā, kļūt par Eiropas Savienības ierēdi. Taču es iekļuvu kā pagaidu darbinieks, tad, ja nav uz attiecīgo profesionālo virzienu piemērots kandidāts jau Eiropas ierēdnis, tad var iet tirgū, tā saka. Tad gan līgums var būt tikai uz 6 gadiem. Un es sāku darbu kā šāds pagaidu darbinieks, un tad man radās iespēja nokārtot šo te Eiropas ierēģņa eksāmenu jau strādājot institūcijā. Tas jau bija vieglāk līdz ar to, un tagad esmu kļuvusi par Eiropas Savienības mūža ierēdni. Tā kā pašreizējā mirklī es esmu rudenī, kad jūs šo dzirdat, es esmu paņēmusi tādu garu bezalgas atvaļinājumu, bet es viņas paņēmusi tik garu, kura daļas tad arī zaudēju savu amatu, jo, protams, kad nevar biroju atstāt bez vadītājas tik ilgu laiku, un tāpēc tad, kad es beigšu šo te bezalgas atvaļinājumu, tad vai nu es atgriezīšos Eiropas Savienības institūcijās, piemēram, pārcelšos uz Briseli, vai arī es darīšu kaut ko Latvijā. Tā kā par to es vēl tagad ierakstot šo podkāstu, es galīgi nezinu, bet es šaubos, ka es arī rudenī par to jau zināšu, ko tad es darīšu tālāk, jo man pat labi pieteikts līdz februārim, laikam, martam kaut kādā.
Kādas ir jūsu tādas prioritātes un mērķi savā amatā? Eiropas parlamenta birojas ir Eiropas parlamenta tas vietējais punkts. Jo, protams, kad līdz Briselē, līdz Strasbūrai ne katrs var aizkļūt ikdienā, tāpēc mēs esam tas, kas pārstāv Eiropas parlamentu Latvijā. Un mēs strādājam ar 3 galvenajām mērķa grupām. Viena ir žurnālisti, jo, protams, ka nav labāka informācijas multiplikātora kā mēdīji. Mēs aicinām mēdījus uz Briseli, uz Strasbūru, rīkojam dažādas pasākumus arī Rīgā, dažādus projektus kopīgi mēdījiem īstenojam. Mēs strādājam ar interešu grupām, jo Eiropas parlaments ir Eiropas Savienības likumdevējs, un aptuveni 80% mūsu likumi ir balstīti Eiropas Savienības lēmumos, ko pieņem arī Eiropas parlaments, tāpēc ļoti svarīgi, ka šīs interešu grupas viņas zina, kāda likumi ir tapuši vai vēl top, un jau var iesaistīties un jau laicīgi sagatavoties. Un mēs strādājam ar jauniešiem, jo jaunieši ir, saka, mūsu nākotne, bet es arvien biežāk cenšos to teikt, ka jaunieši ir mūsu tagadnē, ar jauniešiem ir ļoti svarīgi strādāt, jo jaunieši ir piedzimuši jau tad, ka Latvija ir jau Eiropas Savienībā, tāpēc nevienmēr jaunieši saprot, ka Eiropas Savienība ietekmē mūsu dzīvi. To arī uzrāda dažādas aptaujas, jo vienkārši uztveriet to pašu par sevi saprotamu. Tāpēc ir ļoti svarīgi skaidrot, kā tad Eiropas Savienība ietekmē jūsu dzīves un kā var ietekmēt Eiropas Savienības lēmumus. Tāpēc mums ir Eiropas parlamenta vēstnieku skola programma. 87 skolas pabeidza 8. mācību gadu. Redzēsim, cik būs sākušas 9. mācību gadu. Jaunieši ir vienkārši brīnišķīgi, tik gudri, tik cilvēcīgi, kā jūs paudzes jaunieši. Es ārkārtīgi priecājos ar jums strādāt. Varbūt jūs vienkāršāk varētu paskaidrot, kādas ir Eiropas parlamenta funkcijas un vispār kā darbojas Eiropas parlaments? Jā, tātad Latvijā es ceru, ka vairums zina, ka ir ministru kabinets, valdība, ir ministrijas. Esat dažas ministrijas redzējuši televīzijā, piemēram, tāda visredzamākā zemkopības ministrija, tāda liela māja Daugavas krastā. Ministru kabinets atrodas Brīvības bulvārī, arī esat redzējuši kaut vai televīzijā, kur piketus rāda. Tad līdzīga Eiropas līmenī ir Eiropas komisija, tā ir Eiropas Savienības valdība. Un tad, kad likums Latvijā pieņem ministru kabinets, izstrādā ministrijas un pieņem ministru kabinets, tad šis likums iet uz Saimu, uz Jēkabielu. Un Eiropas līmenī ir līdzīgi, taču ir 2 likumdevēji. Ir Eiropas parlaments, kopīgi ir Eiropas Savienības padome. Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā institūcija, tas ir pilsoņu pārstāvi, un padome te ir dalību valstu ministri. Un tā ideja tāda, ka šajā trīsvienībā Eiropas komisija, kas ir eksperti, izstrādā un likumu pieņem pēc Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome, ja pilsoņu un dalībvalstu pārstāvi dzimst vislabākais variants. Un, kā jau es minēju, šie likumi veido aptuveni 80% Latvijas likumu. Tas nozīmē, ka šos likumus, kad pieņem Eiropas līmenī, pēc tam vai nu ir jāpārnes vietējos tiesību aktos, ja tās ir direktīvas tā saucamās, tie ir tādi likumi, kur valstīm ir iespēja izvēlēties darīt plānu A vai darīt plānu B, vai tās ir regulas. Un regulas tādas, kuras vienkārši iztulko un tās automātiski stājas spēkā. Tā kā, kad jūs arī strādāsiet vienalga, kur vai valsts pārvaldē, vai pašvaldībā, vai biznesā, vai nevalstiskajā sektorā, jums būs nedaudz jāsako līdz. Tad, ja jūs dzirdiet, ka Eiropā tiek pieņemta direktīva, tad gaidiet, kad Latvijā būs pēc tam šis likums pārnests vietējā likumā, ja regula vienkārši meklējiet tulkojumu un jau ziniet, ka tā tiks piemērota. Tā procedūra nav vienkārša un viņa ir visai gara, taču tas nodrošina, ka tiek ievērots visas intereses. Un es arī aicinu visus Latvijas cilvēkus, īpaši arī jauniešus, aktīvi arī šīs savas intereses aizstāvēt, gan strādājot ar ierēģiem. Eiropas komisijai ir pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Savienības mājā atrodas arī, gan strādājot ar deputātiem. Tad no Latvijas tika ievēlēti 9 deputāti šajā jaunajā sasaukumā, iepriekš bija 8. Deputāti noteikti rīkos dažādus pasākumus. Pasākumus rīkos arī, protams, Eiropas parlamenta birojas turpinās rīkot, un arī aicina sadarboties ar ministrijām, kuras izstrādā arī, teiksim tā, kuru ministri piedalās šajā likuma izstrādē. Tā kā iespējas ir ietekmēt ļoti plašas. Diemžēl Latvijā ļoti bieži cilvēki saka, ka mēs neko nevaram ietekmēt, bet tā tas galīgi nav. Jā, tāds patiešām nav. Bet kāds
tieši ir Eiropas parlamenta ofisa Latvijā tāds uzdevums un loma, kādu tu spēlē? Nu, kā es smējos, ka tiklīdz kā beidzas vienas vēlēšanas, mēs nākamajā dienā sākam gatavoties nākamajām. Mēs šo ierakstam vasaras sākumā, vēlēšanas vēl nav notikušas, tad 9. jūnijā varbūt gluži ne, bet 10. jūnijā varbūt arī ne, mēs šodien izgulēsimies, bet 11. jūnijā mēs jau sāksim gatavoties 2029. gada Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un ideja ir tāda, ka caur šīm grupām, ar kurām mēs strādājam, kad cilvēki labāk saprot, kā šie likumi top, kā tie ietekmē mūsu dzīvi un jūtas tā, ka Latvijas cilvēkiem Eiropa pieder tikpat daudz, cik citiem eiropiešiem, un vairāk cilvēku dodas balsot uz vēlēšanām, jo tas ir tāds demokrātijas minimālā programma iet uz vēlēšanām. Diemžēl uz vēlēšanām Latvijā joprojām neiet ļoti daudz cilvēku, es domāju, pa visām vēlēšanām, tā kā mums ļoti svarīgi, ka cilvēki dodas uz vēlēšanām aktīvi, jo mēs tagad arī Krievijas sāktais karš Ukrainā mums ir iedevis tādu demokrātijas ļoti ātru mācību stundu, kad demokrātija nav pašsaprotama. Vienā mirklī tā ir, un vienā mirklī arī tā var nebūt. Tāpēc ir jāiet uz vēlēšanām. Tūdaļ būs nākamās, manuprāt, pašvaldību vēlēšanas, un tad būs saimnes vēlēšanas, vai otrādi. Man tagad pēkšņi galvā ir nedaudz viss sajūtas, bet tā kā tūlīt būs arī nākamās vēlēšanas. Tā kā ejiet un balsojiet visi. Tad Eiropas parlamenta biroja Latvijā galvenais uzdevums ir aicināt cilvēkus balsot. Galvenais uzdevums ir izskaidrot, ko dara Eiropas parlaments, un caur to, protams, iesaistīt cilvēkus vēlēšanās. Jo, protams, ka vēlēšanas tikai reiz 5 gados, tā kā tas ir tāds, kā lai saka, ikdienas darbs ir skaidrot, kāda likuma tiek pieņemta. Nākamajā sasaukumā būs ļoti daudz svarīgas tēmas, par kurām Eiropas parlamentam būs jālemj. Tāpēc būs aktīvi jāiesaistās. Un tad pēc tam jāskatās jau nākamajās vēlēšanās, tad, vai esošie pārstāvi labi pārstāvi jūsu intereses, vai ir kaut kas jāmaina. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kādas ir tādas nākotnes perspektīvas un prioritātes Eiropas Savienībā? Jā. Tās skatās, liekas, ka varbūt tās Eiropas lietas, vispār tās pasaules notikumi ir kaut kas tāds, ko tikai var ietekmēt lielie pasaules vīri, ko mēs redzam televizoros vai internetā kaut kur tālu un augstu cilvēku, kur vispār droši vien pēc cilvēku domām varbūt tās, kā lai saka, nav šajā mūsu ikdienā vispār iesaistīti, bet tā tas nav. Ietekmēt mēs varam katrs ar mūsu balsi, un mēs arī redzam pēc vēlēšanu rezultātiem, kad ļoti bieži gadās tā, ka partijai pietrūks tikai dažas balsis, lai tiks pārstāvētāji, tāpēc katrai mūsu balstī ir ļoti liela nozīme, tāpēc ir ļoti svarīgi izvēlēties tos, kur tiešām pārstāv mūsu kvalitatīvi, jo tie jautājumi būs ļoti būtiski. Mākslīgais intelekts. Pat labāk Eiropas parlaments ir pieņēmis pasaulē pirmo mākslīgā intelekta regulējumu, taču mākslīgais intelekts kopš tā mirkļa ir jau attīstījies vēl kādu mirklīt uz priekšu, tāpēc noteikti būs vajadzīgi uzlabojumi. Mēs zinām, ka pat labāk arī Eiropas parlaments pieņēmis Eiropas zaļo kursu, Eiropai kļūt klimata neitrālai 2050. gadā. Taču ir ļoti liels diskusijas, kā to mērķi sasniegt. Ir pat labāk vairāk plāni izstrādāt, taču tie var tikt koriģēti. Eiropas Savienības nauda Latvijai ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Pat labāk šis Eiropas budžets tika pārskatīts, lai atbalstītu Ukrainu un arī, lai reaģētu uz aktuāliem izaicinājumiem. Mēs nezinām, kāda izaicinājuma vēl radīsies, tāpēc ir ļoti lielas tēmas, tā skaitā arī cilvēku mobilitātes jautājums. Mēs arī pirms Covid vispār nespējam iedomāties, ka mēs dzīvojam vienā vietā un faktiski strādājam citā vietā. Tagad Covid mums ir atnesis absolūtas prasmes, varbūt tās būt mobilākiem, taču kā tas viss vēl mainīsies šo nākamo gadu laikā, mēs vēl arī nezinām, un tur būs vajadzīgi arī ļoti daudzi uzlabojumi, lai šo nodrošinātu gan transporta ziņā, gan internetu savienojumu ziņā. Piemēram, mēs tagad tikko kā mums bija Eiropas parlamenta vēstnieku skolu izlaidums, un mums vispār pazuda internets. 2024. gadā pazūd vispār internets, un tā kā tas
ir ļoti daudz izaicinājumu, ko arī, protams, rada dažādi apdraudējumi. Mēs nezinām, kas tur bija par iemeslu, iespējams, tie bija tehniski iemesli, iespējams, ne. Tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām domāt par šo infrastruktūru, par šīm iespējām, mobilitātes iespējām. Tā kā šie visi būs lielie jautājumi, kas būs uz galda, un par to būs jālemj šiem te mūsu pārstāvjiem, un tad mūsu balss arī tad nosaka, kādi tie pārstāvji arī darbojas ar šiem jautājumiem. Jā, jūs jau nedaudz uzsākāt atbildēt man nākamo jautājumu, kas ir tieši kādi ir tādi galvenie izaicinājumi, kas sagaida Eiropas Savienību? Jā, es domāju, tos virzienus es jau iezīmēju, tāpēc ir tiešām ļoti svarīgi, kad ir kompetenti šie pārstāvi, kuri ir spējīgi domāt globāli, jo tad Eiropas parlamenta deputāti pieņem likumus 450 miljonu eiropiešu vārdā. Tas ir diezgan iespaidīgi. Vai ir kādi konkrēti plusi Latvijai tieši no Eiropas Savienības attīstības un izaugsmes? Ja jā, tad kādi tie ir galvenie? Es varbūt atbildēšu ar pretjautājumu. Kas ir Madlienā par Eiropas Savienības naudu sakārtots? Ko tu zini? Es īstenībā pavadīju savu pirmo gadu Madlienā un arī Madlienas vēstniekos, bet es zinu, kad ir sakopta neliela daļa no skolas teritorijas. Tā ir labi iekārtota ar tādu kā atpūtas zonu, un es mācu 10. klasē, un tā arī mēs to saucam par savu Eiropas kalnu. Eiropas kalns, super. Kuru mums jākopj un jāmīļo. Bet mēs esam vēl organizējuši pasākumus. Tagad nesen bija tieši Eiropas diena, un mēs esam īstenībā pirmie, kas izveidoja Eiropas vēstnieku salidojumu. Super, ļoti maleči. Jā, redz, tu jau vari atbildēt par to ieguldījumu. Ieguldījumi ir katrā faktiski vietā Latvijā ir Eiropas Savienības naudas ieguldījumi, un mēs esam šo gadu laikā bijuši lieli Eiropas Savienības naudas saņēmēji. Labāk pret katru iemaksāto eiro Eiropas budžetā mēs saņemam 5,1 eiro, kas ir diezgan daudz. Tāpēc daudz kas ir sakārtots un daudz kas vēl tiks sakārtots. Tas, protams, ir viens no tādiem lielajiem ieguvumiem, ko mēs jūtam. Protams, laika gaitā ir arī bijusi inflācija, bet arī mūsu ienākumi ir auguši šo 20 gadu laikā. Minimālā alga ir 10-kāršojusies no 80 eiro līdz 700 eiro. Protams, Eiropas Savienība arī mēs esam sakārtojuši mūsu dažādas vides prasības, jo, protams, kad varbūt padomu laikā šī te vides aizsardzība nebija tik liela prioritāte, un vispār arī pasaule, protams, ka ir mainījusies, jo mēs redzam, kas notiek ar globālo sasilšanu, un tāpēc ir skaidrs, ka vides lietām jāpievērš ļoti liela uzmanība, un pateicoties Eiropas Savienībā, mums ir šis te vides standarts ir krietni augstāks. Es, piemēram, šo pavasaru biju Amerikā. Es smējos, ka man nebija lielāks čemodāns. Es noteikti arī visas plasmas pudeles droši vien būtu sabāzis viņa atpakaļ braucot, jo, piemēram, tur netiek šķirot atkritumi, tur viss tiek mests vienā miskastēs, man liekas, pilnīgi dīvaini. Plasmas maisiņus gan es nespēju izmest, tos es sabāzu savā čemodānā un tā kā pēc tam izmantoju Rīgā. Bet Eiropas standarts vides aizsardzībā ir ļoti augsts. Tā kā tas ir tāds ļoti būtisks ieguvums un, protams, arī drošība. Drošība, protams, ir lielā mērā NATO pāraudzībā, kurā mēs arī esam 20 gadus, taču arī Eiropas šī te robeža apsardzes aģentūra un ir ļoti būtisks spēks, kas arī Latvijai ir svarīgs, ņemot vērā to, ka mēs esam arī pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Tā kā drošības jautājumos arī ir ļoti būtiski ieguvumi. Un, protams, tie ir bez tādiem, ko jau mēs uzskatām par pašsaprotamiem, par brīvību ceļot, brīvību mācīties, strādāt citās valstīs. Tā kā ekonomiski un drošības ieguvumi ir viennozīmīgi ļoti lieli, un mēs, es teiktu, varam baudīt šī lielākā tirgus priekšrocības. Tā kā es parasti spraužu karodziņus Latvijas un Eiropas Savienības, ka mums nav jāuzklausās, ka mums ir tagad viena identitāte, tagad pārspējas otru, mums ir luksus, ka mums ir šīs divas identitātes. Mēs esam Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņi, tā kā tas ir jāizmanto. Cik lielu lomu spēlē jaunieši Eiropas parlamenta vēlēšanās?
Jā, ar jauniešiem ir tā, ka ja jaunieti vispār nedabūna uz viņa pirmajām vēlēšanām, tad iespēja, kad viņu dabūs pēc tam ir visai maza. Tāpēc mēs vēlēšanu sakarā ļoti daudz domājam par jauniešiem. Taču mēs par jauniešiem domājam ne tikai Eiropas parlamenta vēlēšanu sakarā, bet arī uz jebkurām vēlēšanām mēs mobilizējam jauniešus tieši manis minētā iemesla dēļ. Diemžēl jaunieši nav tā aktīvākā balsotāja grupa, tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka jūs arī aicinat jauniešus balsot, taču kļūst labāk. Vairāk jauniešu dodas balsot, joprojām viņi ir mazāka grupa, bet ir zināms progress. Un tas, ko pēc 2019. Gada vēlēšanām mums apstiprināja Centrālā vēlēšana komisija, ka tā aktivitāte pieaug tieši uz jauniešu rēķina. Un arī kopumā Eiropas Savienībā bija šāda tendence, tā kā 2024. Gada vēlēšana dati droši vien būs skaidrāki rudenī. Tad arī jūs noteikti par to varat parunāt. Un es ticu, ka arī Eiropas parlamenta vēstnieku skolas ir ļoti svarīgs spēks, lai mobilizētu jauniešus uz vēlēšanām. Un man ļoti patika šajā mācību gadā jaunieši gatavoja stratēģijas, kā politiķiem sarunāties ar jauniešiem, jo viens ir teorētiski mācīties demokrātiju, politiku, bet ir ļoti svarīgi, kā politiķi satiekās ar jauniešiem un jūs runājat vienā valodā. Jo, protams, ka mēs varam, Eiropas parlaments ir viena no retajām institūcijām, kas pat komunicē savus vēlēšanas, mēs to darām, Centrālā vēlēšana komisija to dara, taču tas, kas jūs var reāli uz vēlēšanām nomotivēt, tie ir politiķi, jo jums jau ir pa kādu jābalso, un tāpēc ļoti svarīgi, ka jūs satiekaties, un es ticu, ka šīs stratēģijas palīdzēs uz nākamajām vēlēšanām noteikti vairāk jaunieši aizies balsot. Varbūt jūs konkrēti tieši zināt, kādas ir tās galvenās jauniešu intereses un jautājumi, kas jārisina Eiropas parlamentam? Uz šo jautājumu es atbildēšu varbūt tā, ka man nešķiet, ka jauniešiem ir jāinteresējās tikai par kaut kādām tādām jauniešu tēmām, kā tur Erasmus vai citas mobilitātes iespējas vai kaut kas tāds viegls, kā tur, piemēram, dažādi tehnoloģiski uzlabojumi, tur mākslīgais intelekts, ko, protams, jaunieši ļoti izmanto. Jaunieši ir mūsu tagadne, nākotne, sakat, kā gribat, un jauniešiem ir viedoklis, un tas ir jāuzklausa jebkurā jautājumā. Jums ir jāsaka, kādu jūs redzat ekonomisko situāciju, kā tā būtu jāuzlabo, kas jums ir nepieciešams, lai jūs ieiet darba tirgū, lai jūs būtu veiksmīgi. Jauniešiem ir viennozīmīgi viedoklis, un arī tas jāuzklausa attiecībā uz vides jautājumiem, jo jūs dzīvosiet tajā pasaulē, kas būs pēc gadiem. Jauniešiem ir jāizsakās par savu viedokli par Krievijas sākto karu Ukrainā, kā rīkoties, kādam ir jābūt atbalstam Ukrainai, jo tā ir jūsu tagadne un jūsu nākotne. Tāpēc es ļoti gribu aicināt, jūs esat ļoti gudri un nebaidieties, izteikties, un es arī aicinu vienmēr uz visām diskusijām, kādu jauniešu pārstāvi, un, protams, ka mēs nedaudz palīdzam varbūt sagatavoties, jo, protams, ka ir grūti runāt, ka ir tādi 5 lieli eksperti tur blakus, un te liekas, ko tur es varu pateikt, bet jauniešiem ir brīnišķīgs viedoklis, brīnišķīgas zināšanas, un jūs noteikti varat tā kā nebaidieties paši iesaistīties šajās sarunās. Viņi sagatavojaties, bet jūs varat droši runāt, un ja jūs neņem galvā, tad labāk neiet uz tādu diskusiju, tad tam nav jēgas. Kādas tieši Eiropas Savienības iespējas vai projekti pastāv jauniešiem tieši? Jā, jauniešiem, es teiktu, projekti ir vairāk nekā jaunieši varbūt spēja apgūt. Protams, skolas laikā jau un arī augstskolas laikā jauniešiem ir dažādas programmas, ko īsteno dažādas gan Eiropas institūcijas, kā mūsu paša Eiropas parlamenta vēstnieku skola vai Eiropas kopiena Mēs esam kopā. Protams, Erasmus plus sniegtās iespējas, kur jūs varat ceļot, mācīties, un tas ir visu mūžu pieejams arī. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir tā, kas Latvijā šīs jauniešu programmas koordinē, tā kā es jūs aicinu uzaicināt kādu no pārstāvjiem pastāstīt jau plašāk par šīm te iespējām, taču es no savas pieredzes zinu, ka ja man ir interesējusi kāda tēma, vienmēr ir iespēja pievienoties dažādiem pasākumiem, dabūt dažādas stipendijas, tā kā tas, kas man liekas jauniešiem ir svarīgi, ir saprast, ko jūs tieši gribat, kurā virzienā jūs gribat attīstīties, un nevar aiziet un tāpat teikt, es vienkārši gribu aizbraukt uz ārzemēm, piemēram. Ir
vajag saprast, tad, kura tēma jūs interesē un kurās valstīs ir vislabākā kompetence šajā jomā, un tad skatīties, kas ir tās programmas attiecīgajā valstī. Un noteikti izmantot šo te ne tikai apmeklējot dažādus pasākumus vai arī piedaloties dažādās konferencēs, bet arī skatoties, satiekoties pašiem, meklējot kontaktus. Tas, ko es redzu, ka jaunieši ir ārkārtīgi gudri, bet vienlaikus kādreiz jaunieši kārtīgi nepapēta un neizdomā, ko viņi grib. Savukārt tie jaunieši, kuri skaidri izdomā, ko viņi grib, viņiem veicās daudz labāk, jo viņi iet jau ļoti mērķtiecīgi. Tāpēc man savulaik mācīja jāliek latiņa augstu, jo skaidrs, ka tu viņu sasniegs bišķiņ zemāk, bet ja tu liks latiņu pavisam zem, tad tu vispār neko nesasniegs. Tāpēc ļoti svarīgi, ka jūs tiešām padomājat, kas jūs interesē. Un ja pat jūs varbūt līdz galam nesaprotat detaļas, tad noteikti vienmēr ir cilvēki, kas mums palīdzēs. Un saprotu, ka programma aģentūra tā ir tā vislabākā vieta, kur to visdetalizētāk uzzināt, jo mēs esam Eiropas parlaments likumdevējs, tāpēc mēs šīs operacionālās programmas, kā lai sakam, neapsaimniekojam, mēs zinām plus mīnus, kādas ir, un Eiropas parlaments arī vienmēr iestājas par pietiekamu finansējumu šīm te programmām. Taču jā, to reālo, kas var pieteikties, kā var pieteikties, to jautājot viņiem atbildēs, es domāju, ļoti plaši un skaidri. Kādas ieteikumus un padomus jūs varētu sniegt jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties un piedalīties vēlēšanās? Ir ļoti svarīgi saprast katrās vēlēšanās, kas, es pieņemu, ka jūs tagad gatavosieties nākamajām pašvaldības un saimnes vēlēšanām, kas ir attiecīgai institūcijai, ko jūs vēlat, kas ir tās kompetences. Un, piemēram, Eiropas parlaments, ja deputāta kandidāts sola, ka pacels algas vai pensijas, tam īsti neticiet, jo tas nav Eiropas parlamenta uzdevums. Ja sola nosfaltēt ceļu Madlienā, droši vien arī tas nav Eiropas parlamenta uzdevums. Tā kā savukārt pašvaldību vēlēšanās, tā ceļa nosfaltēšana droši vien būs tas, kas jums ir jāskatās. Saeimas vēlēšanās arī ir saimai arī ir zināmas pilnvaras. Tāpēc ir svarīgi saprast, kas ar ko nodarbojās, un tad izejot no tā ir ļoti svarīgi skatīties, pirmkārt, kurš politiskais virziens jūs interesē. Vai tas ir kreisāks, labējāks, nedaudz jāpapēta ir šis. Vienlaikus Latvijā ir ļoti plaša šī politiskā gama, tāpēc ir vairākas partijas katrā virzienā. Un tad jau ir svarīgi paskatīties, kurā partijā ir kandidāti, kuri jūs visvairāk uzrunā, kuriem ir atbilstošā pieredze, atbilstošai vietai. Un es arī parasti daru tā, ka man ir vairākas partijas, kuras mani uzrunā, un tad es vienkārši paņemu tos sarakstus un tad paskatos, cik katrā partijā ir tie cilvēki, kuri tiešām man visvairāk patīk. Un tad jau es par to partiju arī parasti atdodu savu balsi. Tā kā, protams, kad ideālu variantu nekad dzīvē nav, tas ir fakts, bet ir jāievirza šis te savas vēlmes vismaz kaut kādā sev tīkamā virzienā, un tad jau pēc tam jāskatās, kā, teiksim, Eiropas līmenī vai teiksim, mūsu gadījumā Eiropas līmenī vai, teiksim, vietējā līmenī, vai arī, protams, ja jūs esat varbūt nedaudz vairāk ieinteresēts tajās lietās, tad var tur paskatīties, kādas tur potenciālās koalīcijas varētu veidot. Un, protams, tagad arī Eiropas parlamenta vēlēšanās jau domāju, kuras koalīcijas, kuras lielās Eiropas partijas veidos, tā kā pašvaldību līmenī arī tas jau ir ļoti bieži jau aptuveni saprotams un arī nacionālā līmenī. Ir ļoti svarīgi paskatīties, ko partijas liek kā savas lokomotīvas, kas ir tie vadošie kandidāti, un pat labāk šāds praksa ne tikai nacionālās, bet arī Eiropas līmenī ir, ka šie vadošie kandidāti, tad, kāda ir šī vīzija, vai jūs to attiecīgi redzat, un tad jau pēc tam varbūt arī dažādi personīgi kritēriji, piemēram, cik daudz ir jauniešu sarakstā, piemēram, cik daudz ir, piemēram, vietējie jaunieši vai teiksim, vietējie cilvēki. Tā kā var skatīties vienkārši, kas jums ir svarīgs, bet ir svarīgi saprast tiešām, ko tu pats vēlies, un tad jau te jau pēc tam tas viss saliksies tajā kopējā, tad, ko te Latvijas cilvēki būs kopumā izvēlējušies. Vai jūs varētu sniegt kādu tādu ceļa vēlējumu, jo mūsu podkāstu nosaukums ir Ceļa stāsti? Vēlējumi. Es droši vien nedaudz atkārtošos, bet es tiešām gribētu uzsvērt, ka jūsu paaudzes jaunieši ir fantastiski.
jums pašiem kādreiz ir nedaudz bail par to, un es arī saprotu, kāpēc. Es daudz strādāju tieši ar jūsu vecumu jauniešiem. Jums ir diezgan smaga konkurence. Jūs konkurējat ar manu paudzi, ar vēl vecāku paudzi, kas arī vēl ir darba tirgu, un ar vismaz 2 paudzēm vēl pa vidu starp mums. Un līdz ar to kādreiz varbūt rodās šīs te bailes. Tāpēc jums ir tiešām jāsaprot, ka jūs esat ļoti, ļoti gudri, ļoti strādīgi, ļoti cilvēcīgi, un jums nevajag baidīties par sevi. Jums ir vienlaikus nopietni jāgatavojās, tāpēc, ka tā konkurence ir ļoti liela. Un tas, kas varbūt atšķir jūsu paudzi no vecākām paudzēm, ir tas, ka to, ko es arī jūtu, jo mēs arī atlasām praktikantus pie mums Eiropas parlamenta birojā Latvijā. Tāpēc, ja jums ir kāds vecāks brālis, māsa vai kāds draugs, kurš ir jau pabeidzis augstskolu, tad pie mums ir apmaksāta prakse ar ļoti labu stipendiju. Un es redzu, ka jaunieši ļoti bieži pat nav paskatījušies mūsu mājaslapu, ko mēs darām. Tā īsti nevajag darīt. Vajag izpētīt kārtīgi. Vienmēr var arī, piemēram, uzzvanīt tam potenciālajiem darba devējiem vai tā kā. Nevajag nekad pieņemt kaut ko pašsaprotamu. Tā kā ir nopietni jāgatavojās, un tas varbūt ir tāda nedaudz tiešām paudžu atšķirība. Diemžēl, tajā atlasē ļoti bieži ir varbūt vecāks paudzes cilvēki, tāpēc jums ir nedaudz, kā lai saka, jādomā kā viņiem. Un tiešām, protams, pasaule mainīsies, un es nezinu, kas pēc 10 gadiem kādi būs šie te principi arī dažādos kā lai saka, darba vietās. Tā otrā lieta, ko es noteikti iesaku, ko es pati nožēloju savā ziņā, ka es un jums ir šajā ziņā labākas iespējas noteikti pamācīties ārzemēs, kādu laiku arī pastrādāt ārzemēs. Tā lieta, ko es uzskatu, ka es nepietiekami savā dzīvē darīju, un es tagad to nedaudz nožēloju, un es esmu vairākiem jauniešiem to ieteikusi, un viņi ir arī aizbraukuši tajā pašā Erasmusā un saka pēc tam man paldies. Tā ir tā otrā lieta, ko es no savas pieredzes. Un es ļoti priecājos, ka jums jaunieši ir iespēja tikai mācīties, nevis arī, piemēram, strādāt. Es sāku strādāt jau 16 gadu vecumā, šogad man ir 30, pat vairāk jau 31 vai 32 gadu darba stāsts. Es jau varētu iet jau pensijā, principā jau. Tā kā, tajā laikā, diemžēl, tā bija jādara, tā kā jums ir tas luksus, ka jūs varat tikai mācīties, tā kā izbaudiet šo tēmu laiku. Lielas paldies, ka atradāt laiku šīm sarunām. Ar jums kopā biju es, Linda, un uz podkāsta brīža iznākšanu Eiropas parlamenta Latvijā bijusī vadītāja Marta Rībele. Uz tikšanos nākamajā epizodē. Paldies! Podkāsts ierakstīts Ogres jauniešu mājas podkāstu studijā ar podkāstu komandas Jaunie un palīdzību.